Nu tā. Nu čau, esam atpakaļ, es solījumu šo vietu parādīt. Un šeit agrāk varēja pēc prieka, pēc patiks izslēpoties un te varēja iznomāt slēpes, dēļus, kameras ļūkšana bija un viss pārējais. Un kā redzat, šobrīd augšā drusciņi ir sniegs, bet arī ziemās te nekas nenotiekās, un es nezinu tikai kāpēc, kas te pa iemeslu, un tur tālāk nav ko līst pa tiem iemesliem, un te bija forši varēja pabraukāties ar slēpēm un ar snowboard dēļiem, un tur, kur tas lielais vidējais kalns, tur bija snowboard trasīte, un te bija iesācēja kalns. Tur ir tas lielais super gigants, kas ir tiem profesionāļiem domāts vairāk. Nu, un te viss tā kā lēnām aizauga krūmiem, un tur caur mežu iekšā gāja distanču slēpošanas trases, kas gāja apkārt visam mežam, un tur arī varēja paslēpot un pastīties un apgūt savus slēpošanas gaitas, nu, patrenēties un tādā garā. Jā, un es nezinu Latvijā kā pārējās slēpošanas trases, bet arī kā tur nekas nenotiekās, un citās notiek autotraki un tādas lietas, un visu laiku tā kā tiek sabojāts, un redziet kā ir, te jau vēl kāds bugelīts arī palicis, sako pacelties augšā un atkal laisties lejā, bet nu kā noprotu, šeit arī laikam vairs nekas nenotiksies. Pēdējo reizi, kad es te biju, tad tajā lielajā kalnā tur vēl kaut kas brauca lejā, bet tur arī tagad ir miers un klusums. Redziet, kādi te bugaļi ir, tik skaisti. Nu, ieteikšu tie, kas skatās manu kanālu, ja kādam ir vēlēšanās, atbrauciet uz Latviju un apstieties šo vietu. Šeit ir interesanti. Ziemā es domāju, varbūt, kad, ja kādam parādās kāds līdzeklis, varbūt vai kas, varbūt, ka te kaut ko var iznomāt, bet es domāju, ka nē. Un viss sēpju inventārs ir aizvests projām, vai pārdots vai aizvests. Žēl nosties, ka mūsu mazai Latvijai nepaliek nekas pāri no tā viss, kas bija agrāk 90. gados. Tiešām lielisks slēpošanas trase bija. Nu, redziet, šis lielais kalns, un tur ir augšā ir bijusi tramplīna lēkšana agrāk, es tik nezinu, vai tā ir bijusi patiesība, bet, nu, novērtējiet šo video un liekiet laikus un visu, un sakiet, kā jūs domājat par šito vietu, un šeit ir skaists kempinga mājas, var paņemt, iznomāt, atpūsties, ka te ir ugunskur vietas un viss pārējais. Tā kā ir ļoti labi. Un tādā garā, un tā mēs te Latvijā dzīvojam, un viss mums lēnām tā kā aiziet postā, bet nu baigi nevar teikt. No tā ir. Nu, paldies, ka skatījāties, un piečakojiet manu kanālu, ja interesē, tad rakstiet kādu labu komentāru, un tiekamies atkal nākamos video. Čau visiem!